lai skan. Halleluja! Slavu Dievam! Tas arī šovakar viss no mums. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka bijāt šeit. Un es nododu mikrofonu Eduard. Paldies spuldzītēji, lai viņi kļūst par spožu prožektoru, kas spīd šīs pasaules tumsā. Halleluja! Es domāju, ka šī ir brīnišķīga diena, vai ne? Ko esam pavadījuši kopā, slavējot un pielūdzot Dievu. Un varbūt tās šeit ir arī kāds cilvēks, kurš dzird šo visu un redz un domā, ko man darīt. Ļoti vienkārši. Dievs ir vienkārši. Viņš ir atvērs ceļu caur Jēzu Kristu. Un, ja tu vēlies, tu vari teikt, Jēzu, piedod manas grēkus, man dzīvi bez tevis. Es atdodu tev savu dzīvi, es atzīstu, ka tu esi mans kungs un glābējs. Un tikai tu vari atvest mani pie Tēva. Un tu vari izmainīt un dot man jaunu dzīvi. Tu vari teikt šos vienkāršos vārdus un atzīt Kristu par savu glābēju, un tu kļūsi par Dievu bērnu. Un nepaliec viens, meklē draudzi, kurā tu vari iekļauties, kurā tu savas dāvanas var realizēt un ar tām kalpot un pagodināt Dievu. Un es ticu, ka tu būsi svētīts un arī cilvēki, kas tev apkārt būs svētīti ar to. Un paldies! Vēlreiz es gribu teikt mūsu pilsētas domai par to, ka viņi ir atbalstījusi mūs ar šādu iespēju, šo iniciatīvu, lai mūsu pilsētā svētā tauta, Dieva bērni varētu sanākt kopā un kopā slavēt un pielūgt Dievu. Un es domāju, ka mēs bijām svētīti un vēlamies, lai Dieva miers, šalom, piepild mūsu pilsētu, katru iedzīvotāju, lai visas bailes, šaubas aiziet un lai mēs varētu būt svētīti šeit, šai vietā. Es domāju, ka mēs tiksimies arī nākamgad. Noteikti, un varbūt pa vidam būs vēl kādi pasākumi, jo iemesli tam netrūkst, ir Ziemassvētki, ir Lieldienas, vēl citi svētki, un mēs vienkārši tāpat varam sanākt kopā un slavēt Dievu, vai ne? Tā kā esiet svētīti un paldies, ka bijāt šeit, nepalikāt malā, un es ticu, ka Dievs atmaksā katram, kurš viņu piesauc un atdala laiku priekš viņa, lai slavētu un pielūgtu. Tā kā esiet svētīti, pasmaidiet kādam, pasakiet, es svētīts, lai Dieva miers ar tevīm, un tiekamies nākamajos svētkos, vai tiekamies draudzē rītdien, svētdien. Tātad rīt ir draudzes atvērts, un varam apmeklēt Ventspils draudzes dažādas, kas ir. Tā kā pajautā kādam šai laukumā, no kuras draudzes tu esi, un droši var pievienoties viņam rīt. Ar labvakar, esiet svētīti!